22. jautājums. Sākam ar kontekstu. Check how long the Cube API server certificate is valid on cluster 2 control plane 1. Do this with OpenSSL or CFSSL. Write the expiration date into some file. Uzreiz sagatavosim šo te failu terminālī. Te mēs rakstīsim rezultātus. Tātad visu pirmkārt mums vajadzēs sesiju uz control plane 1, jo tur ir par sistēmas komponentēm faili un informācija. Un, ja ir teikts ar OpenSSL, tad fiziski mums būs jānolasa kāds fails. Tātad meklējam Cube API server manifestu, kurā vajadzētu būt visai informācijai. Cat, etc, Kubernetes, manifests, Cube API server. Bolā. Tālāk mēģinam saprast, kur atrodas konkrētais certifikāts. Tā, ko mēs šeit redzam, tātad lūk ir parametri, API server CRT, pārējie certifikātu faili, etcd, kubelets, proxy. Tieši API servera certifikāts ir šis te, tātad pārējais viss nav būtiski. Ok, to mums arī vajadzēs. Copy. Ja mēs paskatāmies, kas šajā failā ir iekšā, izlasīt mēs to nevaram, jo tas ir certifikāts. Tātad šis ir tas brīdis, kad ir jāpielieto atmiņa. Protams, ka to var dokumentācijā atrast, bet OpenSSL lietošana. Tātad mēģināsim atcerēties OpenSSL X509 no out text it un tālāk pats certifikāta fails. Paste. Tas arī viss. Unrecognized. Nevis no one, bet no out. Un nevis it, bet in. Aha, lūk. Ļoti daudz informācijas. Tas, kas mūs interesē, ir kaut kas par certifikātiem un expiration dates. Varbūt pameklēsim pēc keyboard. Rekur, validity. Not before, not after. Tātad, lūk, šis te ir expiration dates. Janvāris 20. 25. gads. Jā, tas visu izskaidro. Ok. Tātad, write the expiration date into this file. So far, so good. Bet nopietni, es šo komandu esmu iegaumējis. Ar OpenSSL man pieredze ir gaužām maza. Anyhow, ejam tālāk. Also run the correct cube ADM command. Droši vien, ka priekš tā mums SSH sesiju nevajag. Tālāk. Cube ADM. List expiration dates and confirm both methods show the same. Tā tad ir tāda komanda cube ADM certs. Ok, es kļūdījos, ejam atpakaļ uz control plane. Un tur
laižam QBDM, search, help. Lūk. Un ko mēs ar search varam izdarīt? Te ir certificate key, uzģenerēt atslēgu, pārbaudīt expiration, to mums arī vajag, uzģenerēt signing requestus un atjaunot priekšklāstera. Ok. Tātad darīsim sekojošo check expiration. Kas notiks? Aha, lūk, ir visi pieejamie certifikāti. Admin, lūk, ir API serveris, lūk, ir tie pārējie, ko mēs redzējām tai failā. Šis tātad jau ir ielādētais. Good, to mums arī vajag. Lūk, ir expires, copy, paste. Drusku cits formāts. Tāds, laikam, arī bija mērķis. Confirm both methods show the same date. Nu, jā, datums ir. Tālāk. Write the correct QBDM command that would renew. Labāk šo te saglabāsim, jo izskatās, ka ar to ir pietiekami. Write the correct QBDM command that would renew the API server certificate into QBDM renew search. Tātad reku mums ir renew search, renew. Un paskatīsimies, ko help piedāvā. Tātad flags, command, available commands, API server, tipā tas ir viss, kas ir jādara. Ierakstīsim API server un ar to arī viss ir kārtībā. Saglabāsim to tajā failā. Nu, lai uzreiz var notestēt, vai tas fails strādā vai nestrādā. No such file or directory. Skaidra lieta, jo mēs esam, šo mums vajadzētu pašā terminālī, vai ne? Tā tad drīzāk vajadzētu kaut kā mēģināt caur SSH sesiju. Pamēģināsim tā. Mēs tēt esam work environmentā. Daram SSH uz šo te klāsteri. Paste. Komanda shcqbdm search renew API server un outputs te nav būtisks un šis būs tas sh. Paskatīsimies, kas notiks. Paste. Permission denied. QBDM renew search, jo palaižam to from sh. Un viņš saka not found, not found, not found, example not found. Create not found, syntax error, word unexpected. Pamēģinam vispirms patiešo. Un kā mums par šo tagad saprast? Example usage. shcqbdm. Visticamāk šie te neaizgāja īsti kā parametri. Pamēģināsim šeit ielikt pēdiņas. Arī neaizgāja.
QBDM search renew. Kaut kas parametros neaiziet, vai ne? QBDM command. SHC. Nodei pieslēdzas. Varbūt pati komanda tomēr ir nepareiza. Ejam pārbaudīt. Reading configuration. Cube systems. Renewed. Komanda strādā. Pamēģināsim vēl vienkāršāk. Tas arī negrib strādāt. Kāpēc? QBDM easily bootstrap, example usage, on the first, on the second. Šo te search. Nemaz negrib, ieliksim citus pēdiņus, but it doesn't make sense. Pamēģināsim bez SH. Un tas strādā. Jā, škam man tas SH. Un. Tātad šī ir komanda, kas mums ir jāpalaiž no šī te SH. Uzrakstīsim vienkārši pa virsu. Cat. Paskatāmies, vai tas nostrādāja. Jā. Eho. Nē, labāk ar rokām ierakstīsim un viss. Atvainojos. Ideju sapratāt, varat iet arī jau uz nākamo video, vai ne? Tā. Te bija šis, te bija tas. Tā, un izdzēšam šīs te rindas. Un ieliekam SSH. Viss. Un tagad palaižam šo te no termināļa. Voila, it works, un katram gadījumam pārbaudām expiration grep API. API serveris, janvāris 25. 13. 28. Pareizi.